kopumā bija labi, viss ļoti jauki. Man ļoti patika, ka mēs varējām barot briežus un vakarā pie ugunskura dziedāt. Labāks vēl par psiholoģisko pārbaudījumu, par briežu barošanu vispārējo bija pusnakts dziedāšana. Mūsu dziesmu duelis, kurā gadījās pazaudēt cilvēkiem balsi, bet bija ļoti jautri un tas bija tiešām tā vērts. Par šīm 2 dienām man visvairāk patika nakts trase, kur mēs gandrīz apmaldījāmies un apmaldījām otru komandu. Patika arī barot briežus, kas bija tāds piedzīvojums emocionāls, jo nekad tik tuvu neesmu bijis ar briežiem. Patika arī psiholoģiskā spēle, kaut gan viņa bija ļoti smaga. Grūti izturēt bija, jo daudz cilvēku arī apraudājās. Pats gandrīz arī apraudājās. Bet tā kopumā ļoti forši. Neizskam tā bauda no viss šitā. Jau 3. gadu mūsu skola darbojas šajā projektā Panākumu universitāte pie tālmācības vidusskolas, un jaunieši labprāt piedalās šādās aktivitātēs. Un tāpēc mēs ilgi gaidījām šo nometni, un mēs esam šeit. Tā ir tiešām sevis izzināšanas nometne, jo šeit viņi atklāja to, ko varbūt ikdienā viņi par sevi sēžot skolas solā neuzzina. Un otrkārt, man ir bezgalīgi liels prieks, ka esot šajā nometnē konkrēti un viesojoties tikko pie briežiem, nākot atpakaļ jaunieši jau savā galvā domā, kā viņi varētu apvienot ģimenes dārziņus, lai varētu nopirkt vienu briedīti un lai viņiem būtu ko mīļot un varbūt domāt par savu biznesu. Šodien mēs atrodamies Panākumu universitātes sevis izzināšanas seminārā, kas ir 2 dienu pasākums, kurā jaunieši caur darbību, caur to, ka viņi paši gan gatavo ēst, gan paši aktīvi veido savas aktīvu atpūtu, viņi iepazīst gan uzņēmējdarbību, jo mēs atrodamies brīnišķīgā zemnieku saimniecībā, kur audzē dāmbriežus. Viņi var iepazīties gan ar šo filozofiju, kāpēc šāda saimniecība ir radusies. Viņi stādīs kociņus kopā ar mums un sapratīs, ka ir jāpieliek darbs, lai būtu kāds rezultāts. Un šī ir mūsu nometnes galvenā filozofija, ka mēs dodam jaunietim ne tikai zināšanas, bet arī praktisku pieredzi, kļūdoties, pieredzi pārdzīvojot, pieredzi sasniedzot. Un mēs organizatori esam tie, kas faktiski tikai atbalsta to virzību nedaudz, lai viss iegultu pareizajās sliedēs un vēlamajā rezultātā. Mani sauc Pēters Dimants, es esmu Zemnieku saimniecības Dangas vadītājs un īpašnieks, un es uzaicināju ciemos pie sevis draugus, cilvēkus, kas no Panākumu universitātes mūsu jaunie nākotnes veidotāji Latvijas. Man ļoti liels prieks, ka mēs esam pavadījuši forši kopā laiku, mēs esam kopā gatavojuši, mēs esam kopā atpūtušies, mēs esam kopā dziedājuši līdz rītam, un mēs esam ieguvuši pozitīvas emocijas un viens otru uzlādējuši ne tikai šim gadam, bet arī nākošiem gadiem. Doma par šādu projektu man radās atceroties savu bērnību, kad man nebija tāda pieaugušā cilvēka blakus, kas palīdzēja manus sapņus uzklausīt un pareizi ievirzīt. Un tāpēc kopš bērnības, kā bērns, es esmu sapņojis par to, lai katram jaunietim būtu tādi dzīves skolotāji, vai nu gudri uzņēmēji, vai mamma vai tētis, vai skolotājs skolā, vai ārpusklases darba organizators, kas palīdz šos sapņus piepildīt. Jo, manuprāt, ja ir ausis, kas māk dzirdēt, teiksim, ko bērns vēlas sasniegt, uzklausīt viņa sapņus, viņa idejas un palīdzēt viņam tā kā izprast, kas viņam jādara, tad arī tas ir milzīgs ieguldījums bērnu, teiksim, nākotnē un viņa darba dzīvē un sociālajā eksistencē. Pasākums kā tāds rosina noteikti pirmkārt plašāku redzesloku, iziet no savas ierastās vides, no savas ierastajiem rāmjiem un noteikti rosina jauniešus domāt nevis tikai par šodienu un rītdienu, bet domāt arī par laiku, kas būs varbūt pēc mums. Un ar tādu mīlestību, kā Pēters Dimants šeit strādā, tas vien jau iedvesmo jauniešus tādiem lieliem darbiem un šķiet, ka viņi ir aizraujušies ar šo ideju.